Мотор сдать. Смертельная авария произошла под Мадоной. В местечке Праулина столкнулись автомобили BMW и Toyota Hilux. Водитель и пассажир BMW погибли на месте. Водитель Toyota скончался в больнице. У обоих водителей не было прав. Savā 26 gadu pieredzē strādājot ar šādu veidu smagiem negadījumiem, reti gadās redzēt, ka tik apjomīgs auto, pietiekoši smags kā Toyota Hilux, tiek no negadījuma vietas atsists pretējā virzienā. Un tas, ka ir tādā apjomā notikusi BMW defragmentācija, visticamākais tātad līkumā pirms negadījuma vietas, ieejot ar šo milzīgo ātrumu, zaudē vadāmību. Pēc tam viņš nonākot Sānslīdē, daļēji slīd pa nomali, būtībā, var teikt, pakaļēja riteņu pa grāvi. Pēc tam, jāsaka, priekš Toyotas neveiksmīgā variantā viņš atgriežas atpakaļ uz ceļu, esot 90 grādos pret ceļa garanasi. Un Toyota ietriecās BMW pasažieru sānu priekšējā daļā. В результате удара Toyota отбрасывает на несколько десятков метров. Из BMW вылетает двигатель, коробка передач и карданный вал. На видео очевидца спидометр BMW с застывшей стрелкой 180 км в час. Эксперт ССДД Оскар Сирбитис говорит, было ли точно 180, еще предстоит выяснить. Но все свидетельствует о том, что скорость была выше 150 км в час. Pirms šīs negadījuma vietas ir līkums un ātruma ierobežojums 70 km/h. Un, kāpēc tur ir 70? Tāpēc, ka tur mājas ir tiešā ceļa tūmā. Un, līdz ar to, protams, ir salīdzinoši liels apdraudējums, ka tur var būt arī gan citi satiksmes dalībnieki, gan kāds no mājas braukt ārā, gan gājēji var atrasties un tā tālāk. Tāpēc šī rīcība ar šādu ātrumu pārsniegumu plus tiesībām un tā tālāk ir absolūti nihilistiska attieksme. Notikušo ir uzsākts krimināla process un šobrīd tiek skaidrot visi negadījuma apstākļi. Saistībā ar iespējamu alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošanu informējam, ka ir nozīmēta tiesas медицинская экспертиза. Оценят в полиции и поведение свидетеля, автора вот этого вот видео. Согласно уголовному закону, человек обязан оказать помощь лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, а не снимать в это время видео. Tas, kas tajā video ir redzams, arī šos te laikus, kad tika izsaukta gan medicīniskā palīdzība, gan valsts policija. Protams, tas viss ir jāizvērtē, gan tas, kā tur ir redzams, arī šie te teksti, kas arī izskan šajā video. Mums viņi ir jāsalīdzina šie te skaitļi un tam līdzīgi, lai varētu precīzi arī šo te atbildību izvērtēt. Šādos smagos negadījumos visu izšķir sekundes. Tātad, ja glābēji ierodās kaut vai dažas minūtes ātrāk, viņi jau var sniegt cilvēkiem palīdzību, ja ceļš tajos gadījumos, kad ir kaut kāds iekšējās traumas, asiņošanas un tā tālāk, tātad tur visu izšķir būtībā sekundes. Un šajā video materiālā arī, kur ir redzams pat, kur cilvēks izkrīt no šīs Toyotas, tad viņš vēl ir pie samaņas, viņš ir pats attaisa durvis un izkrīt no automobīļa, un tad vismaz šim cilvēkam vajag sniegt palīdzību. Nolikot vai stabilajā sānguļā un tā tālāk. Kaut ko darīt lietas labā. Nevis, tu guli vai ne, ir, es teiktu, varbūt izsaukšu palīdzību. Tā ir абсолютно неприемлемая ситуация. В прошлом году в авариях погибло 118 человек, в этом году 19. Эмилия Гаспарян, Ая Кинца, Ивар Жипицкис, ЛСМ.